Otrdien Tīnožos aizvadīta Vidzemes turisma uzņēmēja tikšanās, kur aktualizēts jautājums par velotūrisma attīstību reģionā un meklēts iespējas, kā perspektīvai atdzīvināt pirms gadiem likvidēto dzelzceļa līniju Rīga–Ērgļi. Līdz šim mēs jau esam iesaistījušies projektā Central Baltic Cycling, jeb Centrālās Baltijas riteņbraucēju projekta attīstībā un nākamā gadā turpinam aktīvi iesaistīties veloturisma attīstībā un konkrēti tieši Greenway, jeb pamesto dzelzceļa līniju izmantošanu turismā, tā skaitā gan kā velobraucējiem, gan arī kā kājām gājēju maršrutam. 98 km garā līnija Rīga–Ērgļi slēgta kopš 2009. gada. Ķeipenes pagastā, kur nu jau gadiem vilciens vairs nepiestāja, stacijas mājā izveidots kinocentrs. Kā norāda tā vadītāja Velta Riekstiņa, ideja aizsākusies līdz ar kinofestivālu Arsenāls pārstāju vizīti Ķeipenē. Kā viņiem tas iepatikās un viņiem šie vide iepatikās. Un tad tālāk jau tas nāca ar dažādām vidas instalācijām, ar iespēju apspēlēt arī pašu stacijas ēku, atdzīvināt. Un man likās, ka tā ir ļoti laba ideja, ka tas nav tikai priekš mazas ķeipenītes, tas varētu tā kā arī pārējiem uzņēmējiem vai vispār jebkādam citam aktīvistam tādu labu, arī tādu starta šāvienu, ka nav jāiet meklēt kaut kāds īpaši labvēlīgs vai nezinu kāds tur tāds objekts vai vieta, ka to visu mazliet pats var uzgriezt šo virpuli un arī varbūt, kad iesaistīt pārējos, un varbūt tā sistēma izveidojas. Un varbūt arī, varbūt nemaz nevajag tik ļoti pareizi uz visu skatīties, galvenais ir, cik radoši tu pats to visu redzi, vai tu to veco staciju spēji viņā kaut ko tādu, to dzīvību iepost vai nē. Kinocentrs ir viens no punktiem, kas līdz ar idejām par veloturismu attīstību dzelzceļa posmā tiek minēts kā veiksmes piemērs. Seminārā ar prezentāciju uzstājies arī vēstures speciālists Arno Smiltnieks, kas pētīs Rīga–Ērgļu līnijas izmantošanas iespējas turismā. Kā norāda arī kinocentra vadītāji, Latvijā ir daudz interesentu, kuri brauka un meklē interesantas vietas un objektus. Ja būs šī starta tāds šāviens un sākums, tad tālāk, kas iesaistās, tie jau vienmēr atrodas. Ja tiklīdz ir tas ceļš mazliet jau iebraukts, tad tie pārējie, kas veido pārējo to apaudzē šo te visu, tur jau uzrodas gan uzņēmēji, gan arī kādi mājražotāji. Viņiem tikai ir jārada labvēlīga vide, lai viņi to visu varētu uzsākt. Savu artavu turisma attīstībā sniedz arī topošie speciālisti. Vidzemes augstskolas studente Marija izstrādājas izglītojošo virtuālo spēli par turismu Vidzemes reģionā. Arī tas esot viens no atskaites punktiem, kā sekmēt turistu interesi novados. Jā, mums tā kā uzreiz bija, tā kā šis ir kultūras mantojums, uzreiz bija tas, ka ir jāliek tas kultūras mantojums. Bet daudziem nodiem atkal ir tas, ka viņiem ir vai pārāk daudz tā kultūras mantojuma un tu nezini, ko izcelt, vai arī tik ļoti tikai tā viena lieta, kur jau ir visiem zinām un jau apnikusi. Bet beigās bija tā, ka ļoti liela sadarbība man notika ar turisma informācijas centriem. Par to, ko viņi paši vēlas ielikt, un vai vispār ir vajadzīgs tas, ko es gribu likt. Un tad arī īstenībā mēs sapratām, ka ir ļoti svarīgi uzturēt šo kontaktu, jo daudz posmu mums tika mainīti, daudz posmu vispār tiešām radikāli izmainījās izstrādes procesā. Kā norāda speciālisti, ideja par Rīga–Ērgļu dzelzceļa līnijas velomaršrutiem esot nepieciešams attīstīt turpmāko 4 gadu laikā, jo, kā liecina kaimiņu igauņu pieredze, ar līdzīgas līnijas attīstību, jo paiet ilgāks laiks, jo vairāk līnijas posmos esošos pieturas punktus izlaupa vandāļu rokas. Dācis Tribotska, Zane Dāli, Artis Supe, Progress televīzija.